Pateicos mācītāji par privilēģiju uzrunāt draudzi. Līdz galam neesmu noformulējis prediķi nosaukumu, bet tas varētu būt nosaukums par stratēģiju, kā uzvarēt un kā ieņemt pilsētu. Un izdarīt Dievu prātu. Sāksim tad mēs ar pirmo Bībeles grāmatu, un tā ir? Jūs esat lasījuši Bībeli. Tā. 18. nodaļa. Un tas kungs parādījās viņam, Abrahāmam, pie Mamres ozoliem, kad tas dienestu veicā sēdēja savas telts durvīs. Un viņš pacēla savas acis un skatījās, un raugi 3 vīri stāvēja viņa priekšā. Kāpēc es šo pantu izvēlējos? Dienas veica. Ļoti vienkārši. Lai jūs saprastu, ja būtu kaut kas pa ziemas tematikai, tā grūti būtu jums iesies. Bet tur Abrahāms arī viss vienos sviedros. Arī novilcis, uzvalkus un kažo kādas un noliciņas nos un kaut kādā tēkrekliņā skraida apkārt. Un tagad pie viņa atnāk Jēzus un 2 eņģeļi. Un kaut kur jaunā derībā Jēzus teiks, ka Abrahāms nopriecājās un priecājās, ka viņš satikās ar Jēzu. Un šie notikumi, tad, kad Abrahāms satikās ar Jēzu, viņi ir apmēram 400-500 gadus pēc Noasa plūdiem. Tas, kas notika Noasa plūdos, mums mācītājs Aleksejs Ļiģājevs tiešām taisa par ekspertiem Bībelē. Viņš taisa mūs par profesionāliem teologiem. Viņš mūs arī precīzi nosauc par studentiem. Un šīs lekcijas, to, ko viņš jaunā pasaules redzējums, viņš tiešām viņš arī nosauc par universitātē, par lekcijām universitātē. Un jūs esat tiešām studenti, jo tā tēmas pasniegt, kā mācītājs Aleksejs pasniedz, nekur nav. Un mācītājs Aleksejs Mūzu satikās ar Jēzu, bet pirms tiem 500 gadiem bija šie Noasa plūdi, kas viņus izraisīja to, kad eņģeļi, viņi izdomāja, ka viņi atstās debesis. Viņi nonāca uz zemes un sāka seksoties ar sievietēm. Un dzima milži, jeb dzima ģenētiski tādi cilvēki, kas vairs nepakļāvās Dievam. Un Bībele to noraksturo, kad vardarbība piepildīja zemi, viņi bija principā pēc Sātana rakstura. Un tagad kaut kas ļoti līdzīgs sāk atkārtoties. Un Jēzus atnāk ar tiem eņģeļiem un runā ar Abrahāmu. Abrahāms viņiem uztaisa garšīgi paēst. Un tie 2 eņģeļi aiziet tālāk. Viņi aiziet uz Sodomu un Gomoru. Un Abrahāms paliek ar Jēzu. Un tagad lūdzās Jēzu. Jēzu, ja tur tajā Sodomā būs kaut vai 50 taisnie, neiznīcini viņu. Pēc tam tas cipars sarūk līdz 10.
Un interesanta lūkšana, interesants sarunas veids. Ja? Mums liekas, ka Mūzes vada kad Abrahams vada to sarunu, bet pēkšņi mēs, teiksim, tas sižets ir, ka kungs pats aiziet. Viņš vienkārši varbūt līdz galam nenoklausās, Abrahamam vēl kaut kas bija sirdī. Ja, īstenībā to visu lūkšanu un sarunu vadīja kungs. Protams, ka mums kā kristiešiem, ka mums kā Dieva bērniem, mēs varam mācīties no Abrahama, mēs varam mācīties no viņa. Tas, kas notika pāris kilometrus atstatumā Sodomā un Gomorā, ko Mūzes darīja? Ko Mūzes darīja? Abrahams darīja. Lūdzās. Abrahams lūdzās. Redziet, kā dzīve ir ļoti interesanta, un mēs varam no Bībeles daudz ko mācīties. Tad, kad Abrahams bija jauns, un tad, kad nozaga visu mantību, visu, viņš vienkārši ieraudzīja sevi kā karavadoni, ja? Un pats devās un nolaupīja gan no Sodomas ķēniņa, no daudziem citiem savus tuviniekus un bagātības. Viņš pats devās un naktī un sadalīja karavīrus. Tagad viņš ir vecāks palicis. Jā, viņš saprot, ka iet uz to Sodomu un Gomoru un cīnīties un kaut ko tur ar kaut kādām savām metodēm, ar saviem zirgiem, kamieļiem, kalpiem uzvarēt. Nu, tā nav tā stratēģija. Un tāpēc ir savs laiks, kad tu ej naktīs, kad tu ej dienās un kad tu cīnies vaigā ar ienaidnieku. Un ir situācijas tavā dzīvē, varbūt ne no vecuma atkarīgs, bet mēs bieži vien redzam arī šo faktoru, kad kaut kas tavā dzīvē pamainās, ja? Un Abrahāms paļāvās jau uz lūkšanu. Ja? Kad lūkšana spēja glābt Latu un visus taisnos tajā pilsētā. Un lūk, un Jēzus tad pats arī aiziet nopakaļ tiem diviem eņģeļiem un skatīties, kas tur Sodomā un Gomorā notiek. Kas tur īsti tajā Sodomā un Gomorā notika? Tad 19. nodaļa. Un divi eņģeļi nonāca vakarā Sodomā, bet Lats dzīvoja Sodomas pievārtē, un tos ieraudzījis, Lats cēlās viņu priekšā un palocījās ar savu vaigu līdz zemē. Un viņš sacīja: dariet man par patīkšanu, man kungu, ņemiet savu kalpa namā, nakts mājas, mazgājiet savas kājas un atpūtīties, pēc tam rītā celšies, ejiet savu ceļu. Bet tie teica: nē, mēs pārņokšanosim laukā uz ielas. Bet viņš to lūdzās, un tie iegriezās pie viņa un gāja viņa namā, un viņš tiem sarīkoja dzīres un cepa neraudzētās maizes, un tie ēda. Kaut kāds speciālists teiks, kad Lats viņus piedzirdīja, ja, dzīres. Nu, šeit diez vai Dieva eņģeļus var tā piedzirdīt. Nevienmēr dzīres nozīmē dzēšanu un piedzirdīšanos, apreibināšanos. Diez vai šie eņģeļi, kas arī Jēzu, ka tikko bija sākuši tā te šiverēties. Ejam tālāk. Vēl tie nebija apgūlušies, kad Sodomas pilsētas vīri aplēca namu, zēni un sirgām visādi ļaudis no visām malām. Principā, to, ko mēs šī te pantā redzam, 4.19.4, tas ir principā pirmais modernais LGBT kustības praids. Ja? Principā viņi jau pirmslaicīgi saprata, ka tur ir atnākuši eņģeļi, kaut kas jauns, kaut kas nebijis, un tad viņi sagrupējās, jā, vai jāpalasa varbūt Jozefs Slavijs kaut ko, teiksim, ir no mutiskās tradīcijas ieraudzījis, kā tas notikās, kā viņi tur gāja, bet tas bija maršs. Tas bija maršs uz Lata namu, tieši tāpat kā mēs redzam Latvijā šos praidus. Visā pasaulē jūnija mēneša, šodien ir vēl jūnija diena, šis ir visā pasaulē jau nosaukts par praida mēnesi, ja, par šo te praidošanu, kad viņi iet ne tikai teiksim, uz Vērmanes parkiem, bet viņi iet uz anglikāņu baznīcām, viņi iet uz evaņģēliskām baznīcām, uz harizmātiskām baznīcām, uz katoļu baznīcām, viņi iet jebkurā namā.
Tas ir viņu praids. Un tālāk. Un šeit ir iejaukti bērni. Bērni jau bija tik tālu samaitāti, ja, ka viņiem tas patika. Ja, viņiem patika skatīties šo vardarbību, varbūt viņi jau paši bija izmantoti. Ja, un Bībele nesēd, ka bērni visā šajā praidā tika iesaistīti tāpat kā mēs redzējām Latvijas praida foto Čakše ar bērnu un vēl daudz citi bērni. Viņi iesaistījās šajās kustībās, kur ir perversijas, un viņi mācās un ļoti mācās no Sodomas šī pirmā gājiena. Un tālāk. Un tie aicināja Latu ārā un sacīja, kuri tie vīri, kas pie tevis iegriezās naktī, liec šiem iznākt ārā pie mums, lai mēs tos iepazīstam. Tāda unikāla situācija, analoģiska. Jā, nosaplūdos pirms 500 gadiem aptuveni. Eņģeļi ieraudzīja, cik skaistas sievietes tur radīja. Un viņi nolidoja un seksojās. Tad šeit diametrāla situācija. Vīrieši ieraudzīja eņģeļus, kas bija materializējušies. Wow! Mēs cilvēki tagad gribam paseksoties ar jums. Šie nebija tāda kalibra eņģeļi, ja, tomēr tie bija eņģeļi no Jēzus kompānijas. No Jēzus kompānijas. Un ja pirmajā gadījumā mēs redzam, ka tur teiksim, tā seksošanās bija veiksmīga un notikusi un dzima tie cilvēki, ja, tie milži. Tad šeit nenotika nekas. Eņģeļi gribēja, ja, varbūt tie cilvēki, un Lats arī tur spītējās, ja, durēja tās durvis ciet. Šodien draudzes, jūs redziet, viņi lauzās pa durvīm iekšā. Jūs paskatāties uz daudzām kristīgās draudzes durvīm, tur ir LGBT karogi, tur sen jau ir LGBT mācītāji, sen jau tās durvis ir plaši atvērtas. Ja? Mēs Latu varam nosodīt, jā, ko tu tur darīji un tā, bet viņš turēja tās durvis ciet. Ja, viņš ir labs piemērs, kā cīnīties un nepadoties. Un tad paklausīties vienu no pēdējiem mācītājas prediķiem, iespējams arī jūnijā viņš bija, kur viņš tieši apraksta šo Sodomas un Gomoras iznīcināšanu. Jo bieži vēsturiski, arheoloģiski mēs zinām, ja šeit, piemēram, ir nāves jūra, tad, teiksim, vēsturiski, tad Sodoma un Gomora, teiksim, viņi ir dienvidos no šīs jūras. Un mēs redzam, ka viņas ir visas pārvēstas pelnos, un mēs varam iet skatīties, un tur var atpazīt telpas, un ka tur ir bijušas bibliotēkas un dažādas iestādes. Ja, to visu tur var ieraudzīt, kas tur ir palicis pāri no tiem pelniem, no tiem atveidojumiem. Un mācītājs Aleksejs, principā gandrīz ļoti maz kristīgajā literatūrā parādās, teiksim, tas pamatojums, kad tā uguns viņa nāca no debesīm pārsvarā. Jā, ļoti daudzi speciāli saka, ka tur pie nāves jūras ir kaut kādi šitie ir degoši materiāli un tad vulkāni un viņi uzsprāga un apstāja šo pilsētu, bet īstenībā tas ir tas, kā Dieva sots nāca, ja, pār šo pilsētu pārdabiskā veidā, tieši tāpat kā tas nāca pār nosaplūdiem pārdabiskā veidā. Un mēs šodien varam aizbraukt uz Izraelu un paskatīties, ja, kas notiek ar tām civilizācijām, kas pārkāpja sarkanās līnijas. Ja, kas pārkāp sarkanās līnijas, jo tur bezdievība sita augstu vilni un pasauli un Latvija iet to pašu ceļu. Nevelti Jēzus saka, ka mana otrā atnākšana, viņa otrā atnākšana varbūt jebkurā momentā. Viņš saka, ka mana otrā atnākšana būs kā Lata un Noasa dienās. Ja, kā Lata un Noasa dienās. Tas, kas raksturo abas civilizācijas, tā bija totāla bezdievība,
tas bija seksuālās perversijas. Un tas ir tas, ko mēs pieredzam. Mēs redzam, ka šīs perversijas, šīs Sodomas un Gomoras gars, viņš ar varu spiežās iekšā Latvijā. Visur, kur vien var. Bibliotekās, skolās, vienu brīdi bērndārzā bija ienācis, tad tur ātri tās durvis aizvēra. Paldies par tiem drosmīgiem latiem. Ja, bet tā tas bija. Un šeit bija no Dieva dota stratēģija taisnajām. Dievs neteica kaut kādus tur sprediķus, un viņš arī nemācīja Latvijas sprediķo viņiem, un viss būs ok. Stratēģija bija beidz ārā. Ja? Beidz ārā no šīs Sodomas un Gomoras pilsētas, no šīm pilsētām, jo es viņas iznīcināšu. Tad šī vecajā derībā mēs redzam bēgšanas stratēģiju, jo tur bija cilvēki visu pārkāpt, ko varēja pārkāpt. Un ģeogrāfiski, ja, ka jūs tagad paskatīsieties uz Sodomu un Gomoru, tur ir tūkstneši, ja, tur ir pelni. Ja. Tur varbūt kāds koks pa reizēm kaut kur paziet, bet tad, kad Lats uz turieni gāja pirms pāris 10 gadu, tā ir aprakstīta kā auglīga zeme. Ja, un teiksim, vēsturiski teiksim, tad, kad viņu tā noraksturo, ka tā Sodoma un Gomoras apkārt viņa bija kā Dieva dārs. Ja, līdzīgs tām pilsētām, kas ir pie Ēģiptes Nīlas upes, ļoti auglīga zeme. Un Lats arī tāpēc aizgāja. Bet Dievs pārvērta šo grēku par biedinājumu visām pārējām paudzēm un civilizācijām. Paņemsim no jaunās derības līdzīgu sižetu. Paņemsim tagad tad apustuļu darbus 17. nodaļa. Tā. Šeit ir runa par Pāvilu. Tie, kas cilvēki ceļo daudz, tie droši vien ļoti daudz lasa apustuļu darbus. Ietekmējās no apustuļa Pāvila. Apustuļa Pāvils tur aprakstīti, principā tā grāmata ir tādu ceļojumu grāmata. Ja, kur viņš tur pa Grieķiju ceļoja, Maķedonija, Turcija, Mazāzija, Itālija. Tad mēs vēl redzam, ka viņš pamās bija Dievs, es gribu uz Spāniju. Ja, viņš romiešās, es došos uz Spāniju, uz Sīriju, ja, uz visām šīm. Tad viņš bija savas kalpošanas iesaukumā, kad viņš atgriezās pie Jēzus, viņš apraksta Galietiešu vēstulē, ka viņš aizbrauca pie tā Arābijā, pie tā kalna, kur Dievs deva Mozum 10 baušus un tur pavadīja laiku. Viņam patika daba. Un tāpēc, ka jūs ceļojat, tad jūs principā esiet ļoti, ļoti labi mācījušies no Pāvila. Ja, kad tu ceļoji, tu daudz ko redzi, piedzīvo, pārdzīvo, un tas paplašina tavu redzējumu, arī to, kā Dievs to visu skaistu radījis un kā viņš vada un kontrolē visu. Un Pāvils tagad dodās uz līdzīgu pilsētu jaunajā derībā, kas bija līdzīga Sodomai un Gomorai vecajā derībā, un tā ir Korinta. Ja, tā ir Korinta. Un ceļā uz Korintu viņš iegriežas vēl lielākā pilsētā, un tās ir Atēnas. Tās ir Atēnas, intelektuālisma centrs, kur bija dažādi filozofi, dzīvoja un strādāja, un arī tur bija filozofiskās kustības. Un vienu pantu es gribu uzsvērt, ka kamēr Pāvils Atēnās viņus gaidīs savus draugus, viņa gars iedegās dusmās, redzot, ka pilsēta ir pilna elku. Viņš nebija tā, ka viņš atnāca Atēnās, nosēdās kaut kur maliņā, istabiņā un lūdzās. Nē, tā bija jauna pilsēta priekš viņa. Jā, viņš domāja, palikt šeit, nepalikt, atvērt draudzi, neatvērt. Un viņš vienkārši, tā bija viņa metode, Pāvila metode,
ko mēs varam vērot šos ceļumos, kad viņš staigāja, visu pilsētu apstaigāja. Viņu pirtis, kur viņiem tur notiek olimpiskās, visas spēles stadionus, visus tempļus. Viņam nevajadzēja iet iekšā. Ja? Viņš jau redzēja, kas notiek, visus viņu azartspēļu salons, bordeļus, visu viņš redzēja pastaigāties pie ielām. Un viņa gars rakstīts, iedegās dusmās. No grieķu valodas tur iedegās, tas ir tā kā visas tā iekšējā, tas nemiers, tā kā gars izprovicēja. Ja kaut kur no gara dziļumiem radās šīs dusmas par visu šo netaisnību, par šo tumsonību, par šo bezdievību, cik cilvēki ir tālu aizgājuši no 10 baušļiem un no kunga Jēzus Kristus mācības, un kad tā iekšējā tās dusmas kaut ko mainīt, kaut ko, lai Dievs kaut ko sāk darīt šī pilsētā, tas parādījās Pāvilā, un tas ir tas, ko daudzi kristieši mēs esam pazaudējuši. Ja, mēs redzam Latvijā, Rīgā, tepatās ļaunumu mēs ejam bieži vien garām, tur azartspēlēm, piedarušiem cilvēkiem. Un mums Latvijā tāpat savā laikā bija daudz bērnam, un tu zini tās lietas, bet tev aiziet līdz prātam, ja, un tu saproti, ka tu jau neko nevar mainīt, bet tā problēma ir, kad tā metode, kāpēc Pāvils bija veiksmīgs kalpotājs, kāpēc viņš ir mūsu paraugs, kāpēc mums no viņa jāmācās, kāpēc mums ir apustuļu darbi, ka tur ir iekšā ielikta tā metodoloģija, kā nosrādāt tas veiksmīgais evanģelizācija. Un principā viņš šeit atklāja, ka tev no iekšienes Dievs tevi uzrunāja no paša gara. Un Pāvils garā ieraudzīja šo tumsonību un šo bezdievību. Un tad viņš sāka sludināt, un tad, kad mēs paskatāmies viņa slavenos prediķi Atēnās, viņš arī saka, ka es visu uzzināju, un viņš speciāli norādīja, bet jums vēl ir tāds piemineklis ar uzrakstu nepazīstam Dievam. Pāvils bija zinošs, viņš zināja faktus, viņš zināja vēsturi, viņš zināja aktuālos notikumus tajā pilsētā, un tāpēc viņš varēja uzrunāt. Ja? Viņš runāt ar tā laika filozofiem. Un Pāvilam bija panākumi Atēnās, bija tie, kas viņu ar pendeli ej tālāk, sludina citiem visādi. Tur bija dažāda sabiedrība. Ja? Un tālāk viņš nonāk no Atēnām, mēs esam jau 18. nodaļā, Pāvils aizgājis no Atēnām, nonāca Korintā. Korintā jau īstenībā sev ir pazīstama kā tāda bagāta pilsēta, komerciāla, ar daudz, kur notiek daudz tirzniecības, jo Korinta, viņai ir 2 ostas, no ziemeļiem un no dienvidiem. Ja? Un bieži vien tieši caur Korintu brauda šie ārzemju kuģi ar savām bagātībām, lai viņas novestu kaut kur tālāk. Un tieši Korintā tur bija tas šaurums, kur ja tas bija mazs kuģis, tad viņu pa sliedēm tur cauri pilsētai 7 kilometrus palaida, bet tad tur bija, teiksim, tāda smagāka krava un kuģis, tad vienkārši to kravu, teiksim, vergi paņēma un pārnesa pāri visai Korintai un iekrāva citā kuģī. Tur bija industrializācija un loģistika attīstīta uz urā. Un šī pilsēta vēl slavena ar to, ka tur, protams, bija viņa tāda, daudz nacionāla. Ja? Un katrs, kas tur iebrauca vai palika, viņš atveda tur savu reliģiju. Ja? Tur bija ļoti daudz tempļi
un tur bija arī ļoti, teiksim, liels tirgus. Un mēs redzam, ka Pāvēlam patika pa tirgiem staigāt. Ja, mēs apostoļu darbos un īpaši Korintas tie vēstulē, viņš īpaši to tēmu pa tirgiem izanalizē. Un ļoti tuvu nebija tā kā pie mums tirgus, un tad jāiet kilometri. Tur bija izēja no tempļa uzreiz tirgus. Uzreiz tev aitas un tirgo un visu kaut ko. Un tur tirgoja Arābijas šos te balzāmu un Babilonijas paklājus, un tu varēji ieraudzīt arī vergus, kā tirgo un ziloņu kaula, teiksim, materiāls, kas noderēja tur celtniecībā. Viss kaut ko, plašs tirgus tur bija. Plašs tirgus savā laikā. Bez tam, vēl pirms Pāvila, tur bija Korintas pilsētā, tad viņam tāds tā kā uzkalniņš, augstāks kā varbūt mūsu gaiziņš. Tur bija templis Efrodītes, mīlestības dievas templis, pašā Korintā. Un tas templis, un visi tie, kas kalpotāji tur kalpoja, viņi šitā te no pilsētas skatījās, jauni veči atbraukuši, un lejā. Tur templī, tajā templī vēsturnieki saka, ka 1000 prostitūtes bija. 1000, un kas gaidīja uz šitiem te jaunajiem, teiksim, biznesmeņiem, uz jauniem visiem te cilvēkiem, kas brauca cauri Korintai, un šīs sievietes nāca un daudzus ievilka savās netiklībās. Ja? Un visa pasaule toreizējā zināja par to, kas Korintā notiek, kā citi brauca izbaudīt šo baudu. Un vēl, tad, kad jūs studēsiet kādreiz vēsturi par Korintu, tur ne tikai bija homoseksuālisms, tur ne tikai bija pedofīlisms, bet tur bija attīstīta gender ideoloģija. Tur bija viena no pirmajām pilsētām, kur tika praktizēta gender ideoloģija, kur vīrieši, ja viņi gribēja vakarā, es esmu vīrietis, no rīta sieviete. Ja, tā ir vēsture, un mūsie šodien kopē šo netiklo pilsētu daudzjādi, nezinādam, ja, kāds gals viņus gaida. Un tad 1046. gadā romieši ieņēma šo pilsētu, tur palika daudzas drupas, un ap 44. gadu apmēram tur sākās tāda liela celtniecība, un Jēzus laikā un vēl Pāvila laikā, tad, kad Pāvils iegāja šī pilsētā, tā celt daudzu to drupu celtniecību, viņa turpinājās, ja, ko romieši bija sagrūši, jo grieķi baigi pretojās viņiem. Un mēs redzam, tad, kad Pāvils raksta korintiešiem, viņš saka, jā, jums šeit ļoti daudzi būvē, bet korintieši, vai, lai jūsu dzīves pamats ir Jēzus Kristus. Ja viņš ņēma no dzīvajiem, tas, kas notiek pilsētā apkārtnē, viņš teica, jā, daudzi būvē, bet vai jūs savu dzīvi būvēt uz tādu fundamenta, kas nekad jūs nepievils. Nekad jūs nepievils. Tā, un kas tad notika korintiešu pilsētā? Kas notika korintiešu pilsētā? Un to mēs tad atvērsim korintiešiem vēstuli. Tā, vismaz 6. nodaļa nedaudz mums iedod to ainu, kāda tur bija sabiedrība tajā Korintas pilsētā. Un tad 9. pantiņš 6.9. Bet vai jūs nezināt, ka neviens netaisnais neiemantos Dievu valstību? Nepievilties ne netikļi, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīrieši piegulētāji, ne zāgļi, ne mantrauši, ne dzārāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dievu valstību. Lūk, visa Korintas, teiksim, daļēji viņš nepiemina, teiksim, visa veidā, teiksim, pārkāpējs, ja, bet daļēji viņš šeit piemina, kāda tur bija sabiedrība tajā Korintā. Ja, ka tur bija netikli, ja, ka tur cilvēki nevaroja dieva normas attiecībā uz seksu, ja, ka tur bija, es jau teicu, ka tur bija pedofīlisms, tur bija
Tur bija homoseksuālisms, tur laulībai kā tādai vispār nebija nekādas nozīmes. Ja šodien tu guli ar vienu, rītdien ar nākošo. Tur bija elgdievība, ja? Tur bija tempļi, gan jau grieķi un vēl romieši savus dievus vēl pienesa klāt. Tur bija simtiem un tūkstošiem dievu. Un no viena tempļa un pielūdz Apolona templī, kas arī bija Grieķijā. Un tad tu ej uz Zevus templi un Zevu pielūdz. Un tad tu paskaties uz kalnu, kur jau ir tas drupas no Afrodītes tempļa, un tu vēl tur pamāji roku. Tas bija hauss. Ja? Un Pāvils atnāk šī pilsētā, tāpat kā Lats atnāca. Vēl viens taisais nav uz tādu netiklu pilsētu. Mēs šeit redzam, kad Pāvils apraksta, ka šeit bija malaki un vīriešu piegulētāji, ka Pāvils raksta, kad bija tādi, kurus seksā, vīrietis seksā kā sieviete, un otrādi, kad seksā vīrietis ir vīrietis. Viņš šeit aprakstā detalizēti visas šīs ainas, jo viņš grib parādīt Dieva standartu korintiešu draudzei. Un viņš grib parādīt, kāds ir Dieva standarts attiecībā uz seksu un laulību mūsu paudzēm. Ja? Mūsu paudzes jau nelasa jau vairs korintiešu vēstules. Ja? Mūsu paudzes, un īpaši Latvijā, lasa pēc tam citas grāmatas un citus autors. Tad tur bija nezagļi. Jā, tur bija Korintas pilsētā, tur bija nāves spriedums. Ja, tur varēja izpildīt nāves spriedumu, zagļi uzdarbojās pa naktīm, visu kaut ko zaga, vergu zaga un īpašumu zaga, un tad, kad tevi noķēra, tad principā zagļiem bija nāves spriedums Korintā. Dzērāji, teiksim, mantrauši, korumpētība. Ja, Rai Baltiks varbūt pārsitīs Korintu. Varbūt tur jāmēģina salīdzināt, man nav vēlēšanās salīdzināt, ja tur to korumpētības līmeni, ja būtu vēsturisks kaut kādi skaitļi, bet Rai Baltika šeit notiek. Interesanti, ja būs pavaru. Covid laikā miljardi pazuda uz vienu sitienu, viena gulta, cik tur 666 000, tad, kad sadalīja. Labi. Dievs tiks galā arī ar to tāpat kā šeit. Un arī Korintā tur bija, pat cik tur bija preces un tirzniecība, un tur korumpētība bija ļoti, ļoti liela, un citus bija netaisnība cilvēku starpā biznesā. Bija laupīšana, laupītāji, ja, kad zaga ar sišanām, ar nosišanām, ja, vardarbība tajā pilsētā bija augstā līmenī, un Pāvils aiziet uz to pilsētu. Pāvils aiziet, un kas man patīk mūsu Dievā, kad pirms Pāvils aiziet uz šo pilsētu, ka viņš satiek Akvilu un Pontu. Es vienreiz jau sludināju, viņš satiek ģimenes standartu, vīrieti un sievieti. Un tieši šī pilsētā Pāvils viņus satiek, iespējams, ka Pāvilam nebija teiksim, sieviete blakus, un viņa tās runas, teiksim, bija teorētiski precīzas, pareizas un iedvesmojošas, bet Dievs teica, davai Pāvili, Korintas pilsētā tā netiklība ir augsta, un rekur, lai tev blakus ir tas standarts, vīrs un sieva, un jau ilgi bija dzīvojuši Dievā un kalpojuši, un arī šī ģimene atnāk ar Pāvilu kalpot šī pilsētā. Tā ir Dieva gudrība. Tā, lai korintieši redzētu, kā tas ir, ka viens vīrs var nodzīvot, un viens sieva var nodzīvot ilgstoši ar vienu vīru vai sievu, un nesastrīdēties tā, ka šī nākušā dienā šķirās. Jā, tā ir Dieva gudrība. Tad tūlītās mēģināšu saprast, ko es vēl gribēju tādu svarīgu attiecībā uz šo pilsētu jums pateikt.
Un Pāvils šī pilsētā, viņš paliek pusotru gadu. Nu jā, tur vēl bija pie tās kultūras dzīves, tur vēl bija tādas istmas spēles, paralēli olimpiskajām spēlēm. Tāpat kā olimpiskajās spēlēs, un Pāvils bija tels taisītājs, un viņš Korintā, vēsturiski tas ir precīzi noteikts, ka viņš bija 51. gadā, un nedaudz ilgāk. Un tajā laikā notika tās istmas spēles, tur pliki skraidīja tie sportisti pa to stadionu. Boksējās pliki, skraidīja, laikam tur ar zirgiem arī bija vairāk tie sporta veidi. Ja, jūdi tur negāja, viņiem valstība neatļauja. Pāvils iespējams, ka viņš bija telšu taisītājs, kad viņš, taisīdams, tās teltis tiem cilvēkiem, kas tur paliek, iespējams, kad viņš arī sludināja evaņģēliju. Ja, un Pāvils saka, ka jūs daži bijāt tādi. Jūs bijāt homoseksuāli, jūs bijāt zagļi, jūs bijāt laupītāji, jūs bijāt slepkavotāji, bet jūs tagad esat Kristus draudzē. Tas kunga Jēzus upuris, viņa svētās asins ir jūs izmainījis. Ja, un mēs redzam šīs divas pilsētas, šīs divas dieva stratēģijas. Abrahama laikā Sodomija un Gomorija, kas bija izvirtušas, un viena no, līdzvērtīgām pilsētām, kas bija izvirtušas, tā bija Korinta. Ja, un divas dažādas stratēģijas, kur Dievs pilnībā iznīcināja Sodomu un Gomoru, jo tur bija visas līnijas pārkāptas. Ja. Šobrīdējā sabiedrībai homoseksuālisti, viņi iet uz to. Ja, viņi iet, lai pārkāptu sarkanās līnijas, un viņiem tas izdosies. Ja, un mēs zinām, ka nāks Dieva lielie sodi, bet tas būs Armagedona laikā. Ja, visas šīs Sodomijas pilsētas, kur notiek šie praidi, Dievs ļoti precīzi viņas vienkāršā vārdā, kā netiklā Bābeli noraksturo. Visus ieskaitot tur politiķus, netiklos un biznesmeņus un tā tālāk. Bet arī visus, kas tur iet praidā un šo ideoloģiju izplata. Bet mēs redzam, ka Korintu Dievs neiznīcināja. Ja? Tur nebija tā, ka kaut bija šausmīgi, ja? Bet Dievs teica, esi mans dēls tajā pilsētā. Bet Pāvils arī izmantoja to pašu stratēģiju Korintā. Viņš jau arī netupēja kā strauss galvu, ielicis smiltīs un neko nedarīja. Viņš staigāja pa to pilsētu, mēs redzam, viņš pa tirgiem daudz staigāja, sludināja daudz, un viņš visas tās lietas ieraudzīja. Un ja mēs tagad no šiem diviem stāstiem paskatīsimies uz Latviju, tad mēs straujiem soļiem. Rīga, Latvija, citas pilsētas, mēs straujiem soļiem tuvojamies, ja ne Sodomai Gomorai, tad Korintas pilsētai mēs noteikti tuvojamies tam dzīvesveidam, kā tur bija. Ja mēs paņemam Jāņus, ja? Paņemam Jāņus, un kas Jāņos notiek? Dzeršana, ja? Okultās lietas, ja? Tas jau bijis jau izsenis, ja? Okultās lietas, jāņojot pie dabas, visai lielākajā mūsu latviešu tautā netiek ne slavēts, ne godāts, ne pieminēts Jēzus. Ja tiek dziedātas netiklas dziesmas, tiek meklēts papardes zieds, lekts pāri ugunskuram vai tur kaut kā citi. Kaut vai tā pašām dziesmām tiek apdziedāts, tiek Dieva radība nedodot godu radītājam. Ja? Nesenā intervijā pirms Jāņiem pāris dienas katoļu arhibīskapam Staņislavam Bigņevičam, ja, un luterāņu arhibīskapam Jānim Vanagam bija intervija, un viņš saka, līgojiet, ko jūs kristieši tur gribat tā kā atrauties, ja, gribat svēti dzīvot, svētuļi, ja būt, es to no sevis, ja, svētuļi, tas ir mans interpretējums, ja, bet mans interpretējums nav tas, kad Jānis Vanags teica, dzeriet alu. Ja, dzeriet alu, Jāņos. Nepiedzerieties, bet dzeriet alu.
Korintiešu vēstulē. Pāvils skaidrs, ka tur bija dzeršanās uz nebēdu. Ja cilvēkiem nauda bija piekļuva, viņš teica, dzērāji debesu valstībā nenokļūs. Ja dzērāji debesu valstībā nenokļūst, tad Dievs ir tik gudrs, un arī Pāvils bija tik gudrs, kad viņš nemācīja cilvēkus dzert vienu glāzīti vai vienu pudeli, ne svētkos, ne dzimšanas dienās, jo tieši no vienas glāzītes, no vienas pudeles, no pirmās reizes arī rodās tie dzērāji. Ja pat dzērāji nevar rasties, ja cilvēks vispār dzīvē nekad nelieto alkoholu, un viņš nekad nebūs dzērājs. Ja, un tāpēc Bībeles mācība ir diametrāli pretēji tam, ko sludināja un kā pasniedz šo svētkus Jānis arhibīskaps luterāņu Jānis Vanaks. Un mēs redzam, ka šī kultūra, ka viņa ienāk draudzē, ja? Ka viņa ienāk. Un tas mazina mūsu spēku pretoties, ja, grēkam un dzīvot svēti. Mēs redzam dzērājus pilnu Latviju, pilnu Rīgu. Ja? Un savā laikā Aldis Gobzems, tad, kad viņš bija ļoti aktīvs, neviens jau par tām tēmām nerunāja. Viņš pateica, nevienā Eiropas valstī, tur, kur ir galvaspilsētas centrs, neguļ pliki, noķurājušies, apvēmušies dzērāji ar pudelēm. Nekur nevienā Eiropas galvas tik tuvu centram, tik tuvu vecrīgai, tik tuvu, svētuma piemineklim nav tādi piederušies, ja, un policija turpat blakus. Ja, un nekas vispār nenotiek, gadiem nekas nenotiek. Varbūt, pēc viņa iniciatīvas, ir kaut kas noticis, bet, principā, neviens jau ne mācītājs, ne sabiedriskais darbinieks vispār par tām tēmām bija nerunā. Visi pieraduši ir, kā ir. Ja. Cik mums nav noderušies, es pats... Tad, kad ieeju kādreiz darba darīšanās, zilajā krustā vai tur, kur sarkanajā krustā, kur patvērsmes tepat Gaiziņa ielā pie autoostas, un cilvēki jau gaida rindās, kas gaida uz patvērsmi, ja citi jau nevar vairs nostāvēt kājās ap 5:00, un es ieeju tur dokumentus parakstīt, un es redzu, ka tur guļ jau piečurājies, jau vaizmidzis, jau krāts cilvēks. Ja? Un cik tādus pēc stundām un pēc dienas neaiznesīs kā līķus. Ja? Un mēs vienkārši, ar ko mēs atšķiramies no Korintas vēstules? Protams, ka mūsu stratēģija, šobrīd mēs ņemam no Pāvila, ka mēs kā draudze mēs neveidojam klosterus, ja, ārpus pilsētā. Mēs esam draudze, mēs esam ielikti katrs savā pilsētā, un mums ir jāierauga viss, kas notiek mūsu pilsētā. Kā tu vari neieraudzīt šos dzērājus gadiem ilgi, kā tev tur garā kaut kas nesāk virmot. Ja? Tāpēc, tad, kad savā gadā, 2014. gadā, tad, kad es redzēju šiem simtiem tūkstošiem dzērājus Latvijā un pētot Latvijas vēsturi, vēl ieraudzīju, ja, šo ļaunumu, ko nodarīja alkohola ļaunums, es uzrakstīju grāmatiņu, kuras teicu, vismaz kristiešiem, mācaties no Jēzus Kristus. Jēzus nekad nelietoja alkoholu. Nekā Dievs mūžībā, nekā cilvēks ir zemes. Un davai vismaz jūs, kristieši, davai, sekojiet savam kungam. Tas ir, ko es ieraudzīju. Man gars iedegās un skaidrs, ka tev ir jālūdz Dievs, lai šis alkohola gars, lai viņš pazūd no Latvijas. Mēs esam valdība, politiķi, viņi ir sasieti ar šo alkohola biznesu. Jūs paskatāties, tad, kad iet runa par alkohola aprites likuma kaut kādām izmaiņām, nekas nenotiek uz labo pusi, lai būtu tautai par labu. Viss ir, lai tauta nodzertos, lai jaunieši nodzertos. Mēs esam, starp citu, pirmajās vietās, ja, uz alkohola patēriņa. Ja, un tur, kur ir piederšanās gadījumi, starp jauniešiem, pusauģiem. Ja. Mēs taču redzam no mūsu radiniekiem, cik ir nodzerušies, piederušies. Es pats savā dzīvē redzēju savu onkuli
bija aizbraucis ciemos, jau viņš tagad grib mani pavadīt, un es redzu, kā viņam sākās visas paralīzes. Ja? Nu, teiksim, tur bija pīpēšana un dzēršana, bet es zinu, ko tas alkohols ir atnesis kā ļaunumu mūsu sabiedrībai. Skaidrs, kad mums ir kaut kā jānes, protams, tā piedošana par visu, kas notiek arī par Jāņiem, par to dzeršanu, kas notiek Jāņos Dievu priekšā, lai Dievs atgriež tautu pie viņa. Ja? Mēs zinām kāpēc mums Bībelē ir tik daudz svētki. Un mēs redzam, vecā derībā mums daudz māca par svētkiem, jaunā derība mums māca par daudz svētkiem, un Bībele mums māca, kā svinēt svētkus. Un ja mūsu svinēšanas tās tradīcijas, viņas ir pretrunā ar Dievu vārdu, un viņas nes ļaunumu mūsu tautai, tad labāk mēs mainām tradīcijas. Un mācamies, kā tam mums svinēt svētkus, ka tur jābūt Dievu vārdam, jābūt mācītājam, jābūt skaidrā. Tas ir viss Bībelē. Kāds vēl ir ļaunums? Aborti Latvijā. Nav arī aktuāla tēma, bet cik es pēc statistikas paskatījos, un cik es saprotu, tā kā mazinās. Ja, tā kā mazinās. Paldies arī Aigai, mūsu, kā bija uzvārds? Rotbergai, ja, kas agrāk praktizēja abortus, šobrīd pārtrauca. Un tā statistika kaut kur, ja bija, teiksim, pirms 20, 30 gadiem 30 000, tad tagad ir uz 3000. Nu, apmēram, ja? Bet tāpatās tas ir ļoti liels skaits. 10 abortu dienā. Ja, kamēr mēs taisam sprediķi, tie bērniņi, kam Dievs ir devis dzīvību, ja gribēja dot dzīvību, viņi tiek sagraizīti. Ja, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kristīgai vēstī, ka viņai, kad mums kā kristiešiem, mēs nevaram vienkārši skatīties komēdijas, ja, un svilpot, ka viss darbs ir izdarīts. Nekas vēl nav izdarīts. Ja, tu lītās nomainīs, vai teiksim, nomainīs, teiksim, vai gribēs nomainīt, vai uztaisīs kaut kādu aptauju, nomainīs mūsu himnu, varbūt tad vēl daļa pamodīsies, ja, ka kaut kas nav kārtībā. Bet uz to iet. Ja? Bet daudz vēl gulēs tad, arī pat ja himnu nomainīs. Uz Pērkons un Daugava un kas uz tādu modernizāku versiju. Pa Jāņiem vēl viens, ko es pamanu. Ja? To, ko es pamanu Latvijā, ko es pamanu. Tāpat kā Pāvils pamanīja visu, un tad viņš ar viņiem runā par visām tām tēmām. Kurš no jums skatās filmu Limuzīnas Jāņu nakts krāsā? Skatījāmies vai skatāmies? Skaista filma, es arī savā Facebookā ierakstīju skaista filma, bet tad, kad man Dievs parādīja dēls, paskaties uz to vienīgo reizi, kad viņi piemin mani, tad, kad Uldis Dumpis piemin mani, cik viņš necienīgi to izdara. Tad viņam tur iet runā par darbiem, un Uldis Dumpis sevi aizstāvēdams, vai tas svētais gars saveda šķūnī to sienu? Citiem liekas tas joks. Komēdija, bet tā ir īstākā Dieva zaimošana. Kāpēc nevarēja kaut kādu savādāku, teiksim, izteicienu ielikt, kur norādīt, ka es esmu strādājis? Ne, tev obligāti jāpiesauc svētais gars un jāpazemo viņu līdz šķūna līmenim, ka viņš ir kaut kas, kam ir jāved siena šķūnī. Un ikreiz, kad mēs skatāmies šo filmu, un paskrienām garām šim izteicienam, ja kaut kā gribam viņu uztaisīt sevī pa joku, mēs daudz ko zaudējam. Mūsos mazinās analītiskās spējas, mūsos mazinās vispār realistisks skats, teiksim, daudz ietas atšķirt, ja mēs šeit jau mēs domājam, ka viņš tā slavē svēto garu, viņš piemin, un tā ir zaimošana. Lai cik skaista tā filma nebūtu. Tāpat tās tur, teiksim, viņu varētu no kristīgā viedokļa, tur tāpat dzeršanas ir un visas pārējās lietas, ja, bet tur, kur mūsu svētumu aizskar,
tas, dēļ kā tu esi glābts, tas, kas tevi piepilda, kas tev ir atklājis Jēzu, un kad Uldis Dumpis atļaujās, un visi režisori tur, visi filmu veidotāji, kas ir šis te autors, Strange, ja, visi, teiksim, neviens kristieši gadiem neko nesaka par to filmu, ja, tādi mēs esam. Ja, tādi mēs esam, ja, ka mēs atļaujam par sevi apsmiet to, kas priekš viņiem jau svētais gars nekas nav. Tu apbēdini svēto garu. Ja? Ja no mūsu dzīves aiziet svētais gars, kas no mums pāri paliks? Ja, tie paši korintieši un tie paši sodomisti. Ja, tāpēc būsim uzmanīgi par to, ar ko mūs baro. Un domāju, ka arī tas neies cauri, ka tu noskaties filmu, viņš līdz teiks to izteicienu, izslēdz, un tad tālāk skaties, nelīdzēs. Ja, šeit Dievs atklāja fundamentālu pasaules ietekmi, sekularizācijas procesu filmās, multfilmās nav kristīgu multfilmu, principā Latvijā kristīgu filmu nav kristīgu teatrālu uzvedumu, kas būtu tā kā valsts finansētu un kas aizskartu ļoti lielas, teiksim, sabiedrību, ja, teiksim, jā, nav tāds, kur varētu skatīties un kas būtu tā kā evangelizācijas materiāls. Tā, par to mēs parunājām. Jā, tad, protams, narkomānija Latvijā. Es strādāju probācijā, tie narkomāni, viņiem grūti ir iziet no tā saprites. Es priecājos par katru, kurš iziet. Un tad, kad pie manis atnāk uz probāciju, vai tad, kad es saskaros ar cilvēku, kurš ir bijis vai slepkava, vai narkomāns, un tad, kad cietumā sēdējis, un tad viņš nāk, kad, jā, es sastapos ar Jēzu. Es tagad lasu Bībeli un saprotu, ka es nelietošu alkoholu, kad es vairs nelīdīšu tajā biznesā. Principā Jēzus, tas ir stiprākais fundaments. Jā, priekš šiem likumpārkāpējiem Latvijā. Viņu ir daudz. Ja vēl nesen ir, kur ziņa, vēl kāds ir nosakot. Jā, kur tad ir mūsu evaņģēlijs? Jā, kur ir mūsu, kur Jēzus lūdza par vienotību kristiešu vidū, kas sanāk kopā jaunā paudze, prieka vēsts, Mārcis, kardināls Pujāts un visas sirds gribētu visus sasaukt. Bet viņš ir cienīgs Dieva vīrs, bet viņš viņu tā kā vai nelaiž pie teikšanas, vai kā tur ir. Ja? Un luterāņu, un katoļu, un metodistu baznīcas Latvijā ir. Un baptisti, un visi pārējie vasaras svētki. Kuri mūsu ietekme? Kur mūsu ietekme ir? Ka tev līdz himnu nomainīs. Kāda tev ir? Covid laikā mēs redzējām, kāda ietekme. Visi tie, kas atbalstīja globālistus, Klausu Švābu, viņi visi sēdēja aglonāt pirmajās vietās tantiņas, kam Jēzus dāvs bija atstātas ārpus sētas, kas nebija vakcinējušās. Un tāda ir kristīgās draudzes ietekme Latvijā, un nekas jau nav mainījies. Ja, nekas nav mainījies. Un tāpēc es pirms pagājušā gadā man tā kā Dievs arī deva sirdī, ka es redzēju, ka mēs statistiski esam daudz, bet īstenībā no mūsu spēks ir tuvu nulei Latvijā. Jā, tuvu nulei, un kur ir mūsu kristīgie ministri, kur ir teiksim, prezidents, ka prezidents vispār, viņš klāji uzprauj Bībeles standartiem, kādam ir jābūt vīrietim, ja, un cilvēkam, ja, ka homoseksuāls tas ir grēks, ka tas ir Dievam nepatīkams, vai tas ir prezidents, vai tas ir, teiksim, ielu slaucītājs, vai tas ir skolotājs. Ja, Dievs nemainīs savu viedokli. Ja, mēs redzam, ka prezidents viņš neaizstāv kristīgo viedokli, viņš pārstāv LGBT kustību. Ja, un kamēr tu sludini grēku, tikmēr tas ir tas, kas Dievam nepatīk. Ja, un mums tāpēc nav teiksim, jābūt gudriem, lai saprastu, kāpēc mēs ejam un slīdam visās vietās Eiropā un pasaulē pēdējās vietās.
Jā, Dievs man deva atkal kaut kur garā, es jūtu tādu pamudinājumu uzrakstīt grāmatu par to, ka principā mūsu labākie, patriotiskākie cilvēki, politiķi, biznesmeņi, mākslinieki, mūziķi, ka viņi vienīgo cerību priekš mūsu tautas ir ieaudzījuši Jēzu Kristu. Ja tie bijuši vieni no visveiksmīgākajiem sava aroda pratējiem, un es, lai kaut daļai varbūt tas arī tāds mazs ienesums, ka mums ir jāatgriežās pie Dieva visai tautai, ka tas stāvoklis, kur mēs ejam šobrīd, tas Sodomai mēs vēl nelīdzamies, bet Korintai pēc pāris gadiem, jā, ar to virzienu, kur mēs ejam ļoti strauji. Nevelti. Teiksim, es neesmu šobrīd speciālists tajās garīgajās cīņās, kāds bija Daniēlam ar gavējot, un ka viņš redzēja visas tās cīņas, bet mācītājs Aleksejs saprot 13. jūlijas. Jā, tas ir vēl viens veids, kur mēs varbūt tie vārti pusatvērti, bet varbūt mums izdodas, jā, taisīt ciet, atvērt debesu logus, jā, un piesaukt Dievu žēlstību, jo šobrīd nenāks Dieva sots pār pilsētām, tur, kur ir praidi, kā tas bija par Sodomu un Gomoru, jo tur bija visas sarkanās līnijas pārkāpts, ja tur viņi jau gribēja ar eņģeļiem kopoties. Bet glābt, mainīt situāciju, lai LGBT kustība, lai viņi kļūst par draudzi, lai viņi kļūst par Dievu kalpotājiem, tas ir Dievam iespējams, un tas ir, par ko mēs stāvam. Ja, tas ir, par ko mēs stāvam, jo pasaulē tā notiek. Viņi aiziet praidos, grēks viņu samaitā, ja, tad viņi puslīmi ar sagrautām dzīvēm atnāk pie Kristus un veido ex-geju, ex-lesbiešu kustību, ja, un kļūst par Dievu bērniem. Ne uz hinduismu viņi aiziet, ne uz budismu. Pie Jēzus viņi atnāk, tikai Jēzus var atbrīvot no šiem grēkiem. Ļoti daudz joms, izglītības joma. Šobrīd es arī jūtu no Dieva tādu pamudinājumu rakstīt 3. grāmatu par to. Šeit es aprakstu 1. grāmatā, ka Jēzus nelietoja alkoholu, un mēs mācāmies no viņa. Šī grāmatā 2. es aprakstu, kad mūsu latviešu tautas labākie pārstāvi iemīlējās šādā Jēzu. Un 3. grāmatā es gribētu uzrakstīt, kā Jēzus radīja šo pasauli pirms 6000 gadu. Jūs, ja jums ir bērni, mazbērni, pašiem ir mācību grāmatas, daudzās jomās vēsture, tur literatūra, sociālās zinības. Izglītības joma ir viena no jomām, kur visvairāk tiek diskreditēts Bībeles autoritāte un Jēzus vārds. Nemāca bērniem Bībeli, bet māca Darvinu, māca Marksu, māca par šitiem visām izvērtībām. Un tas ir fakts. Un pat es priekš tevas grāmatas, es šeit ik pa laikam sazinos ar universitātes beidzējiem, un viena tur bija uzrakstījusi par kreacionismu, bakalaura darbu, un es pateicu, ka es labprāt ieskatītos, viņš saka, oi, mani tā apsmēja, ka es vispār tai tēmai pieskāros, kad vispār es negribu, lai man darbs kaut kur parādītos, kā atsauc uz man darbu, bet viņa pameklēs, ja es labprāt paskatītos, ko viņa rakstīja. Pat teoloģijas universitātes dekāne, pasniedzēji, viņi visi ir par to, kad ne jau Jēzus radīja šo pasauli pēc šitā scenārija, ja? Bet ka visi ir attīstījies pats no sevis gadiem ilgi. Un to, ka viņi piemin Jēzus vārdu. Jēzus vārdā tas nav tas pats Jēzus. Viņi var teikt Dievs, Dievs, bet tur nav Dievs. Tur tajā saturā tas nav Bībeles Dievs. Ja? Skolā bērniem grib mācīt šo izvērtības mācību par papardes zieds.
Kāpēc nevar kristīgās organizācijas uztaisīt kaut kādu savu kustību, kaut kādu savienoties savu vietu? Kāpēc tieši Papardes Ziedam, kurš uzkāp uz Bībeles un pasaka, nē, pirmslaulības un ārpuslaulības attiecības, tas ir novecojis temats. Paņem prezervatīvu, mēs tev pateiksim, kādu prezervatīvu un seksojies. Un tas ir tas, Papardes Zieds, tas ir viens no Sātana, teiksim, kalpiem, kas ienes šo mācību mūsu bērniem. Vai tad nav tā? Ja, un tāpat Covid laikā mēs redzējām skolotājus. Paldies Ilzītei, kas cīnījās un stāvēja par patiesību un nepakļāvās, bet daudzi skolotāji mēs redzējām Covid laikā. Viņi vispār neaizstāvēja bērnus, neaizstāvēja izglītību. Tad, kad bija Covid laiks, es sapratu, kad man nepatīk meli. Man patīk izlupties cauri un vismaz priekš sevis saprast to patiesību. Un tad par cik es varu lasīt angliski un vāciski un krieviski, tad es paņēmu visa veida grāmatas. Un sāku lasīt par vakcinācijām. Vakcinācijas ir miljoniem cilvēku nogalinājuši. Miljoniem. Ja, kurš Latvijā ārsts kaut reizi par to pateiktu? Kaut reizi, ka tā vēsture bija tāda, kad nomira. Kurš? Bet Dievs man deva šo gudrību. Mēs toreiz ar Jāni uztaisījām, paldies Jānim arī par drosmi. Ja, tur taču varēja sankcijas uzlikt un vēl visu kaut ko. Bet es izpētīju un es uztaisīju savu vakcināciju. Varbūt ne tik daudz par savām meitām, aizsargājot viņas, kā par tiem bērniņiem, kas mira no vakcinācijām. Ja, bieži vien vecāki atnesa savus bērniņus pie mamām, pie ārstiem, un teica, viņš ir slims, viņš vairs nefunkcionē. Ārsts prasīs, kopš kura laika. Visai bieži vecāki teica, kopš vakcinācijas. Un tā jāpaņem ir šās te enciklopēdijas, kur runā par šīm lietām. Ja, vecāki, kas ir iepriekšējos gados izdots, un tur viss ir aprakstīts. Bet ārstiem jau tas nav izdevīgi. Viņi saņem mani, ja, no farmācijas. Un tādā mēs valstī dzīvojam. Un protams, kad nāk mums virsū gan jaunais pandēmijas līgums, ja, viņi ir ierakstījuši 25. gadu. Es Latvijā, teiksim, principā bez mūsu mīļā mācītā Aleksē un bez Latvijas pirmās partijas es vispār neredzu nopietnu opozīciju. Ja, visai šai kustībai, jo aiz vienotības arī stāv daļa tautas, ja, kas iegūst kaut kādu labumu. Ja, skatīsimies, kā lietas, un viņi 25. gadā grib visus bērnus novakcinēt. Tas ir viņu plāns. Mēs zinām mūsu plānu. 3. pasaules karš, ko Bībelē sauc par Armagedonu, arī nav aiz kalniem. Jēzus teica, kad mēs lasām visus evaņģēlijus, Jēzus teica, ka beidzamajos laikos būs karu daudzināšana un beigās būs Armagedons, kā viņš Jānim atklāja atklāsmē. Un tas ir tas scenārijs, kur mēs ejam bez Kristus. Ka mēs domājam, ka zeme ir mūsu, kad atmosfēra ir mūsu, ka tas ir mūsu īpašums, un ka tieši tādā veidā mēs varam atrisināt. Es teicu, bez manis visa cilvēce nobeigs savu eksistenci. Visu, ko es gribēju celt, būvēt, ar grieķu gudrību, ar romiešu ceļiem, ar visu moderno, teiksim, tehnoloģiju. Jūs visi bez manis, to, ka jūs mani neatzināt, jūs atradīsieties pie Armagedonas. Jūs uz to ejat bez manis. Un tas tā ir visas valstis, teiksim, bruņojās. Latvija tai skaitā. Ļoti daudz sfēras, kur mums ir nevis jāiztaisa acis, bet jāierauga un jālūdz Dieva gudrību un vadību.
kā rīkoties. Jā, varbūt citreiz mums vajag kā Abrahamam attālus būt no tā ļaunuma, un lai Dievs izmanto mūsu lūgšanas, un sūta savus eņģeļus, jā, un kaut ko maina tur, bet citreiz mums kā Pāvilam, mums vajag iet tajos tirgos un būt starp tiem cilvēkiem un runāt. Un tas ir viņa otra metode Pāvila skatīties un sludināt evaņģēliju. Un tas ir perfekti piefiksēts Atēnās un citās vienās viņš skatījās un sludināja. Un es arī gribēju ar brāļiem kaut kur satikties, tādu uztaisīt tusiņu ar citu draudzi. Un es tagad sazinos, un jā, ok, mēs labprāt ar jums tiksimies, jūs esat labi evaņģelizētā, un viņi ir labi evaņģelizētais, no viņiem ļoti daudz ko mācos. Un tad es noskatījos viņu video, kur viņi māca, ka zeme ir plakana. Ja, ka zeme ir plakana, bet teiksim, radikālāku ielu evaņģelizētāju par viņiem nav. Un viņi, teiksim, principā, tajos video rullīšos, ko es redzu, tur viss ir fundamentāli pareizi. Maksims arī bija pie viņiem. Tur nekur neko piekasīties. Tur ir Dieva klātbūtne un Dievs strādās. Bet šīs lietas, kad mēs kaut kur aizejam prom no Dieva vārda un sākam, teiksim, kaut kur sākam melos dzīvot, tas mazina mūsu to spēju evaņģelizēt, un mūsu uzdevums ir maksimāli tuvu dzīvot Bībelē un patiesībai, lai nemazinātos mūsu spēks evaņģelizēt. Jā, bet es jau lūdzu par tiem brāļiem, ja es stāvu un lai Dievs atbrīvo no tiem meliem, bet cik mēs kristieši nedzīvojam melos? Cik mēs kristieši nedzīvojam? Tad, kad atnāktu grūti laiki, atnāktu grūti laiki, lai mācītāji, kad būs kaut kādas krīzes, lai atnāk pa 5 minūtēm nostājās, lai katrs pasaka savu versiju par 10. tiesu. Ja, vai savu versiju par dievkalpojumu apmeklēšanu. Tad, kad ir viegli mēs te rullējam, ja, bet Dievs ieved kādreiz mūs tajās nāves ielās, kur daudz kas izpeld ārā. Un tad mācītāji, tad jūs izdzirdētu, kas ir patiesībā. Bet tas ir par daudzām tēmām. Mums ir jāturās pie Dieva vārda. Halleluja!